Sveiks, Aleksandr. Sveiks, Kaspar. Gribēju īstenībā šodien ar tevi parunāt par to, kas daudz uztrauc mūsu klientus par minerālu mēsliem. Un kāda tad šobrīd ir tā situācija ar minerālu mēslu cenām pieejamību? Jā, jautājums ir ļoti, ļoti vietā. Bet, ja mēs runājam par minerālu mēsliem, šeit jāsaprot to, ka ir jāizdala divas atsevišķas daļas. Pirmkārt, tie ir minerāli mēsli, kas nepieciešami priekš rudensējas, kompleksē minerāli mēsli, NPK, fosfors, kālijs un slāpekļu mēslojums. Ja par pirmajiem, par kompleksējiem, par pamatmēslojumu šobrīd viss ir kārtībā, es teiktu, ka tirgus ir nodrošinājies, tirgu ir pietiekoši daudz produktu, cenas ir stabilas, daudz maz, un tur viss ir kārtībā. Bet pavisam cits skats ir uz slāpekļa mēslojumu, kas liekas vēl tālu nākošajam gadam tikai nepieciešams, bet tur ir lieli izaicinājumi. Esam arī par to ar tevi runājuši. Bet tas nozīmē tiešām, ka sībams var ietekmēt minerālu mēslu cenu un pieejamību? Jā, starp citu, sībams ir tiešām viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāapskata, ja runājam par slāpekļa mēslojumu. Jā. Jo pirms tam slāpekļa mēslojumu mēs ļoti daudz importējām no trešajām valstīm. Ļoti daudz tika importēts no Krievijas. Ja paskatāmies datus, šī pirmā pusgada datus, mēs redzam, ka salīdzinoši kaut vai ar iepriekšējo gadu imports ir nokrities no vairāk kā 5 miljonu tonnām uz vairs tikai nedaudz vairāk kā 1 miljonu tonnām slāpekļa mēslojumu. Tad iedomājies, šis iztrūkums ir ar kaut ko jāaizstāj. Un kā, Aleksandrs, šobrīd vispār izskatās ar slāpekļu minerālu mēslu nodrošinājumu nākamajam gadam? Ja mēs runājam kopumā par Eiropu, vēsturiski Eiropā, īpaši Rietuma Eiropā, šis nodrošinājums uz šo brīdi bija jau 50%. Tas nozīmē, ka zemnieki jau priekš nākamā gada bija sagatavojuši pusi no nepieciešamā slāpekļa mēslojuma. Ja mēs runājam par šo gadu, tad nodrošinājums tikai 20%. Tas noteikti būs liels izaicinājums šajā īstajā laika posmā nodrošināt visu šo vajadzību, jo tas būs ļoti liels sloks loģistikai un ražošanai. Bet kā ar ievadmuitas atcelšanu trešajām valstīm, vai tas var kaut ko ietekmēt cenā? Redz, kā ir. Ar to ievadmuitu ir tā. Liekas pozitīvs stāsts, samazina cenu, bet tai pašā laikā ir jāsaprot, ka daudzi tie, kas ieved no trešajām valstīm, šobrīd gan arī atgādinot par sībamu. Sībams jau ir tas faktors, kas neļauj ievest, bet tomēr tas mazums, kas tiek ievests, ja gribēs, lai šīs nodoklis netiek piemērots, tas jāpaspēj izdarīt vēl līdz šī gada beigām. Bet loģistika no trešajām valstīm, loģistikas ceļi ir diezgan smagnēji un gari. Tas prasa daudz laika, var nepaspēt līdz gada beigām. Un šeit kārtējo reizi strādā pieprasījums piedāvājums, tātad ir lielāks pieprasījums. Un līdz ar to līdz gada beigām it kā šis nodoklis samazina cenu, bet pieprasījums atkal šo cenu paaugstina. Jā, protams, un tur arī pastāv ļoti liels risks, kad viņus neatvedīs, un tad, protams, nāksies viņu maksāt. Klau vēl arī Lielbritānija, cik es noprotu, domā ievies sībamu. Kā tā situācija var principā ietekmēt? Jā, salīdzinoši nesen parādījās informācija par to, ka no 2027. gada arī Lielbritānija ieviesīs sībamu ļoti līdzīgi kā Eiropā. Tad redzēsim, kā tas izpaudīsies. Bet šobrīd, ja runājam par Lielbritāniju, jāsaprot, ka Lielbritānija 60% no slāpekļa mēslojuma importē. Un no kopējā importa 35% veido imports no trešajām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Tad, ja runājam tonnās, tad tās ir vēl 1 miljonus tonnu. Un šīs 1 miljonus tonnu būs ar kaut ko jāaizstāj. Ja daļa sībama nevarēs konkurēt trešo valstu ražotāji, skaidrs, ka tas ir vēl 1 miljonus tonnu, kas būs jāsaražo Eiropas ražotājiem. Un atkal lielāks pieprasījums no Eiropas
diez vai tas ļaus atslābt cenām. Ja mēs teiksim, tas plāns ir, ka no Eiropas vairāk ievadīs tos minerālu mēslus, tad kā principā Hormuz šaurums šobrīd var ietekmēt gāzes cenu un vispār pieejamību ražošanai? Redz, ja mēs runājam vairāk tieši par Hormuz šaurumu, šeit jāsaprot, Hormuz šaurums vairāk ietekmē tieši izēvielu cenas. Tā kā tu minēji gāzi, gāzes cenas ļoti būtiski tiek ietekmētas, un gāze ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām tieši slāpekļa mēslojuma ražošanā. Un arī, protams, tas ietekmē degvielas cenas, tas savukārt sadārdzina loģistiku. Un, protams, gāze ietekmē ļoti spēcīgi. Ja mēs paskatāmies, teiksim, paņemsim 4 gadu griezumā gāzes cenas, tad mēs redzam, ka šogad, principā, ja salīdzina ar iepriekšējiem 3 gadiem, uz augusta mēnesi, tieši uz šo brīdi, gāze ir 2 reizes dārgāka. Ko tas nozīmē? Tas arī nozīmē, ka arī tam slāpekļa mēslojumam būtu jābūt 2 reizes dārgākam. Pagaidām mēs to neredzam, bet, ja tendence turpināsies, to mēs varam ieraudzīt. Un vēl kas jāņem vērā, runājot par gāzi, tās ir arī krātuvu piepildījums. Un tad arī, ja paskatāmies iepriekšējos gadus, tad gāzes krātuves bija uz šo brīdi jau piepildīts par 90%, pagājušajā gadā vairāk kā 70%, šobrīd tie ir 60%. Skaidrs, ka tas viss ir apkurs sezona, nav aiz kalniem, un mums šīs gāzes krātuves būs jāpiepilda. Tas arī savukārt neļauj cenai atslābt. Bet, Aleksandr, jau vēl viena lieta ir dzirdēts arī par Eiropas atbalstu minerālu mēsliem. Un, cik es saprotu, arī Latvija ir tajā plānā. Varbūt vari padalīties, kā tur vispār izskatās. Zini, un šis ir ļoti svarīgs punkts. Un manuprāt, šajā brīdī tas ir pats galvenais, ja mēs runājam par slāpekļa mēslojumu. Eiropas komisija jau, starp citu, jūnijā nobalsoja un piešķīra 540 miljonus atbalstam, lai atvieglotu minerālu mēslu sadārdzinājumu. Un galvenais mērķis tieši atbalstīt slāpekļa mēslojumu. Un kas interesanti šobrīd, šie 540 miljoni ir sadalīti pa valstīm. Katra valsts zina, cik tā saņems. Plus ir noteikums, ka valsts no saviem līdzekļiem var piešķirt vēlreiz 2 tādu pašu atbalstu. Kā piemēram, zinām, ka Latvijai tika piešķirti 5,5 miljoni eiro atbalstam, bet valsts no savas puses teorētiski vēl varētu piešpricēt ar 11 miljoniem eiro. Kā tas būs pagaidām Latvijas gadījumā, tas nav zināms. Bet pirmbrīdniece ir Francija. Šobrīd Francija jau ļoti laicīgi ir noteikusi, ka atbalsts būs 70 eiro tonnā par slāpekļa minerālu mēsliem, kas iegādāti sākot no jūnija līdz septembra beigām. Un tiklīdz tika izsludināts šis atbalsts, no Francijas tirgus būtībā uzsprāga. Protams, zemnieki sāka iegādāties slāpekļa mēslojumu. Protams, ja tas atbalsts piekrīt, tas ir ļoti būtisks. Protams. Atbalsts. Tad, ja tu vari ar to rēķināties, tad tu arī drošāk iepērci. Diemžēl, kā jau minēju, Latvijā pagaidām nav zināms, kā šis atbalsts tiks sadalīts. Un kas interesanti, arī nevienā citā Eiropas valstī vēl nav nopublicēts, kā tiks sadalīts atbalsts. Bet iedomājies, kas notiks tajā brīdī, kad tas notiks. Tas pieprasījums viscaur Eiropai noteikti plūdīs cauri. Varētu būt sprādziens tāds pats kā Francijā. Bet tas, principā, tevis teiktais un to, ko es šobrīd dzirdēju, ņemot vērā, izklausās, ka cenu samazinājums nevarētu būt, bet tikai pieaugums. Varbūt, ko tu ieteiktu mūsu klientiem pieņemt lēmumu šobrīd vai gaidīt, jo viņi šobrīd šaubās, viņi nezin, ko viņi darīt. Kā tev šķiet? Zini, kā es vienmēr saku, es jau neesmu nekāds pareģis un kaut ko solīt es noteikti nevaru un negribu. Bet, ja mēs paskatāmies visu to, ko mēs ar tevi izrunājām, cik ir tie faktori, kas ir par sliktu cenas samazināšanai,
Ja kāds domā, ka cena samazināsies, būtu interesanti dzirdēt tos argumentus. Ja tiešām ir argumenti par to, ka cena varētu samazināties, jā, es būtu pilnīgi par, bet šobrīd, šajā brīdī, sēžot te un runājot, es redzu, ka tas notikt diez vai var, ņemot vērā visu iepriekš apspriesto. Un arī, ja mēs arī paskatāmies to pašu graudu cenu, šobrīd graudu cena nākošajam gadam, to var fiksēt, saliekot aprēķinos, matemātika ir gana laba. Kāpēc neizmantot brīdi? Manuprāt, šobrīd atkal atkārtošos, ko daudzreiz saku, pērkam vismaz daļu slāpekļu mēslojumu, fiksējam arī graudus, esam droši, ka labs gads būs ne tikai šis, bet arī nākošais. Jā, es tev piekrītu, jo principā tirgu izskan dažādas vīzijas par to, vai cena varētu samazināties vai palielināties. Par to, vai palielināties, izskan ļoti spēcīgi, par to, vai samazināties. Tas ir tā, ka tu paprasi, kāda īsti ir argumenti, tas ir kā tu teici, īsti argumenti nav. Tā kā viss šis izklausās diezgan loģiski, un man arī šķiet, ka tas lēmums ir principā jāpieņem jau šobrīd, ja tie minerāli mēsli, protams, ir pieejami. Tā kā, jā, paldies, Aleksandr, varbūt, jā, paldies tev par sarunu. Manuprāt, bija ļoti vērtīgi, un noteikti tad tiekamies uz lauka vai pie klienta un skatāmies, kas notiek tālāk ar tirgu. Jā, lai visiem veiksmīgi ne tikai šī sezona, kā minēju, bet arī nākamā. Paldies tev!